Labvakaru un esat sveicināti, cienējamie basketbola draugi. Šodien jūsu uzmanībai piedāvājam kārtējo aizraujošās Aldaras Latvijas basketbola līgas spēles tiešraidi, kur mājnieki Barons kvartāls uzņems Latvijas universitāti. Par spēli stāstīšu jums es Kārlis Dārznieks un par tehnisko nodrošinājumu rūpēsies, proti filmēs Germans Baubarts. Jā, kamēr lielākā daļa valsts iedzīvotāji jau ir pārslēgušies brīvdienu režīmā, basketbols turpina koncentrēties uz savu darbu un arī šajā nedēļas nogalē aizvada pēdējās spēles pirms Ziemassvētkiem. Precīzāk šodien risinās 4 spēles, viena no tām jau ir noslēgusies, kad pa dienu Ventspils uzvarēja U18 ar 96-62. Atzīstam statistika Jānim Tīmam, kuram triple-double, 13 punkti, 11 atlicošās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles. Citā spēlē šobrīd Jelgava uzņem Turību un pēc pirmā puslaika vadībā ir Jelgavas basketbolisti. Runājot par šīm divām pretiniecēm šajā spēlē, Baronam, kuram kopējā bilance ir 6 uzvaras, 6 zaudējumi, ir aizvadījuši visai atzīstamu aizvadīto spēļu posmu, proti 5 mačos ir izcīnītas 4 uzvaras. Vēl 2 panākumus komanda gūs arī Baltijas basketbola līgā, kā arī būtisku lomu šajā panākumā spēlē komandas pastiprinājums, kas ir Andrejs Šeļakovs un Tailers Keins, un abus 2 spēlētājus noteikti redzēsim laukumā arī šovakar. Savukārt Latvijas universitāte atrodas ne uz tās pozitīvākās līnijas, jo komanda ir piedzīvojusi jau 4 zaudējumus pēc kārtas. 3 no tiem bija mājas laukumā pret Valmieru, Ventspilu un Jēkabpili, un pirms dažām dienām zaudējums tika piedzīvots arī viesos Jēkabpilī, kad vien mača izskaņā noskaidrojās, kad mājiniekiem izdevās revanšēties par zaudējumu abu komandu pirmajā satraspējā spēlē. Tikmēr komandu startu piecinieki jau devušies laukumā, un spēle jau pavisam drīz varēs sākties. Tātad mājinieki spēle uzsāk sekojušā sastāvā. Tailers Keins, Ilmārs Bergmanis, Māris Gulbis, Jēkabs Rozītis un Dāvis Zonas. Savukārt viesu komandai Latvijas universitātei starta pieciniekā devies Žanis Peiners, Kristaps Dārgais, Harijs Rubens, Rihards Zēbers un Mārtiņš Dārģis. Pirmais uzbrukums pieder Latvijas universitātes basketbolistiem. Pirmais groza iekrošanas mēģinājums bija nesekmīgs, taču nu jau atkal var doties uzbrukumā. Šoreiz Dārgais izspēlēja Rubeni uz pustālo metienu, un Harijs ir sekmīgs un atklāja šī mača rezultātu. Ļoti interesants notikums, pa visiem pārsteigums bija spēles atklāšanā, tā teikt. Salavets katram spēlētājiem pasniedz vitamīnus, mandarīnu, un pie šīs vitamīna devas tika gan mājinieku komandas spēlētāji, gan arī Latvijas universitātes basketbolisti. Tas pavisam noteikti sagādāja pozitīvas emocijas klātesošajiem, un arī spēle varēs sākties ļoti pozitīvā noskaņojumā. Šobrīd jau Latvijas universitāte atkal ir uzbrukumā, un Kristaps Dārgais tries bumbu grozā no augšas, piedāvām ar sodu. Jēkabs Rozītis izpelnās savu pirmo personīgo piezīmi, un redzam, kad kājās sacēlies ne tikai Latvijas universitātes komandas soliņš, bet arī tribīnēs ir redzams neliels fanu atbalstītāju pulciņš. Un Dārgais realizē arī sodu metienu, izvīzot vadībā Latvijas universitāte rezultātu 5-2. Dzirdam, ieslēdzās šodien arī Barons Ultras fanu klubs. Es gan neredzu, cik plašā skaitā viņi šodien šeit ieradušies, tomēr troksnis tiek sacelts visai pamatīgs. Un tas, protams, ir patīkami abām komandām, jo spēle tiks aizvadīta LBL līmenim atbilstošos apstākļos. Barons turpina veidot savu uzbrukumu, noteikumu pārkāpumus arī Latvijas universitātei. Jā, bija palaids garām, kad arī Baronam izdevās gūt pirmos punktus. Acīm redzot tāpēc, ka vēl Barons Ultras nebija sākuši savus fanu saukļus un neuzgavilēja
par pirmajiem gūtajiem punktiem. Tikmēr Taylors Keins neizdodas viņam pieņemt bumbu zem groza, jo Žanis Pēners paunās būs veiklāks un izsitu autā. Gulbis izpilda tālmetienu, tas nav sekmīgs, un bumbu izcīna Latvijas Universitāti. Rihards Ebers ātri piespēlēja dārgajam, un pret kuru tiek pārkāpt noteikumu, un tieši Gulbis izpelnās arī savu pirmo personīgo piezīmi šajā spēlē. Noteikumu pārkāpums Bergmanim, kura komandā jau ir trešā piezīme, un nospēlēs tikai 2 minūtes 1 sekundi, un Baronam jau vairāk kā puse piezīme normas izpildīt šajā ceturdaļā. Dārgais piespēlē Rubenim, nu jau Pēners dodās groza apakšu un gūs 2 punktus Latvijas Universitātei. Bergmans piespēlē Rozītim. Rozīts atrod Keinu zem groza, taču piespēle nav tās sekmīgākā, kā rezultātā bumba atstāja laukumu un Latvijas Universitātei uzbrukumu iespēju. Un pirmā maiņa arī Baronam Šeļakovs dodas laukumā, kurš nomaina Jēkabu Rozīti. Tātad 2 nopietni spēki Baronam būs zem groza, abi papildinājumi, Šeļakovs un Keins, un redzēsim, cik viegli Latvijas Universitātes basketbolistiem ies pret šo aizsardzību. Tāpat arī pašai komandai aizsardzībā noteikti sagādās problēmas šo 2 milžu nosakšanu. Tikmēr Dārgais veiksmīgi pielabo Dārģa metienu un panāk jau 9-2 izrāvienu viesiem. Ņemot vērā pēdējā spēja rezultātus un komandas komplektāciju par šīs dueļu favorītiem noteikti ir uzskatām Barons basketbols, taču, kā zināms, Latvijas Universitāte vienu reizi šajā sezonā ir parādījusi, kā prot cīnīties ar profesionāļiem, sagādāt arī pārsteigums, un nebrīnīšos, ja tas notiks arī šokar. Taču par to spriest ir pāragri, un redzēsim, kā notikumi izvērtīsies. Tikmēr Rauts Baronam, Šeļakovs piespēlē Bergmanim, Keinsam groza pret Dārgo, pagriež un negūs punktus, jo pretī vēl bija Harijs Rubenis, kuram garām gan neizdevās tikt. Un jau atkal Keins spēlē pret 2 pretspēlētājiem un izdodas Latvijas Universitātei kopīgiem spēkiem piespiest Keinu kļūdīties. Un par ko liela neapmierinātība izrāda arī komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Iespējams tika adresēt pārmetumu Keinu virzienā, lai nu kā, nu jau uzbrukumā ir Latvijas Universitāte un iespēja panākt vēl lielāku pārsvaru. Tomēr tas nenotiek. Un jau savu iespēju centīsies izmantot Barons. Šeļakovs zem groza pret Darģi. Izspēlē Zonem. Zona kļūdās un iespējams kārtais slamgu danku. Jā, tieši tā arī notiek. Žanis Pēners eleganti ieliek bumbu grozā no augšas un uzreiz seko minūtes pārtraukums Barona komandai. Un jūsu uzmanībai Barons kvartāls Karsē meitenes. Un kamēr vēl komandas apspriežās, varu pastāstīt, kad tieši pirms šīs spēles notiek Sporta.com lielā intervija ar Gundaru Vērtu, Mātiņu Zībartu un Ēriku Visotski, kuri visi kopā veido treneru korpusu Krievijas komandā Vladivostokas Spartak Primorje. Tātad šo video gaidiet nākošās nedēļas laikā. Solās būt ļoti interesanti saruna un uzzināsim, kā mūsu latviešu speciālistiem iet Krievijā. Tikmēr spēle ir atsākusies un
pie uzbrukuma iespējas Barons. Ļoti veiksmīgs spēles sākums padevies Latvijas universitātei. Tas gan ir tieši prestats tam, ko komanda demonstrēja Jelgavā, kad nācās sākt atspēlēties no 0-13 spēles sākumā. Piedevām pirmos punktus Latvijas universitāte guva vien spēles 3. minūtē. Tā kā ļoti ilgi Jelgavā izdevās noturēt aizsardzību. Taču šoreiz redzam, ka komanda izdarīs pareizos secinājumus un jau šādu pašu vadību ir pārņēmusi savos grožos. 2 noteikumu pārkāpumu Latvijas universitātei šajā Barona uzbrukumā, un arī Latvijas universitāte panāk Barona piezīmu skaita ziņā, un abām komandām ir pat 3 komandu piezīmēm. Spēlēts ir 4 minūtes un 20 sekundes. Un joprojām rezultāts 2-11 viesu komandas labā. Un arī pirmoreiz spēlē iesaistās Saules Mētra, cits Barona līderis, kurš nomaina Dāvis Zonni. Ja runāt par līderiem, Barona komandā tāds joprojām ir Māris Gulbis, kuram vidēji LBL spēlēs līdz šim 22,7 punkti, kā arī spēlētājs ir atzīts par labāko novembra Alders Latvijas basketbola līgas spēlētāju, un arī savu pienākošos balvu viņš saņēma tieši pirms šīs spēles, par ko arī sveicam Māri, taču nu jau neizdodas Baronam sekmīgs uzbrukums, kā rezultātā kļūda, un Latvijas universitātei iespēja pirmo reizi šajā spēlē sasniegt vairāk kā 10 punktu starpību rezultātā. Redzēsim, vai tas izdosies. Un maiņa arī Latvijas universitātei. Laukumā ir devies Kristus Brigmans. Dārgais izspēlē Brigmanim, tālāk Pēneram uz tālumtien līnijas. Tālumties nav sekmīgs, un pirmais pie bumbas ir Keins. Un Mārim Gulbim izdodās beidzot arī pakustināt Baronu punktu ailīti un samazināt rezultātu starpību līdz -7. Dārgais ar bumbu piespēlē Brigmanim. Brigmans atpakaļ Dārgajam. Dārgais pats izšķirās pa tālumtienu. Tas nav sekmīgs. Basketbola valodā runāt pa īsu. Un jau uzbrukums Baronam un Saules Mētra ar bumbu. Piespēlē Šeļakovs. Šeļakovs kļūdās. Piespēlē Žanis Pēners atšifrē šo gājienu un pārkāpums Šeļakovam. Ļoti rūpiņš kavē Dārgo. Acīm redzam, Dārgais gāja uz kārtējo danku. Un jā, tiesneši pat nozīmē nesportisku piezīmi Šeļakovam. Pirmo sodu metienu Dārgam neizdos realizēt. Par to priecājās Barona fani. Arī otrs metiens lido gaužā nesekmīgi, taču uzbrukuma iespējas paliek Latvijas universitātei. Un Kristapam ir visas iespējas šos 2 neprecīzos sodu metienus kompensēt ar varbūt skaistu triecienu grozā no augšu. Nu redzēsim, kā tas būs. Brigmans ar bumbu. Piespēlēt Pēneram. Pēners pats izšķirās par pustālo metienu, tas nav sekmīgs, un Lūsim neizdodas pacīnīties par bumbu pret Gulbi. Un jau otrā pusē Barons dodas groza apakšu, un Keinam neizdodas gūt 2 punktus ar sodu, tomēr sods ir, un redzēsim, vai būs precīzi soda metieni. Karijam Rubenim pirmā personiskā piezīme, komandai 4. Latvijas universitāte arī tiek pie 4. komandas piezīmes, un tas nozīmē, ka katrs nākamais pārkāpums šajā ceturdaļā nozīmē soda metiens. Līdz ceturdaļas beigām 3 minūtes un 43 sekundes. Keinam izdodas pirmo soda metienu realizēt. Un arī otrs soda metiens lido grozā. Rezultāts starpībai tiekot samazinātē vēl par 2 punktiem. Viss tā ir 5 punktu robežās. Andris Epners ir devies laukumā pirmo reizi šajā spēlē.
Un reizēm kā Barons sedz, Latvijas universitāte ar grūtībām tiek pāri laukumu. Un atvainojas Peiners ieliek bumbu grozā no augšas. Un, ja nemaldos, jau 4. danks šajā spēlē, pirmajā ceturdaļā ļoti skatām un baudām spēle apmeklētāji. Es domāju, ka tas arī visiem patīk. Vidējā Hānzes vidusskolas sporta zāles tribīna ir pilna. Arī uz balkoni cilvēki, tā kā cilvēki arī neskatoties uz Ziemassvētku brīvlaiku ir atsaucīgi un dodas uz basketbolu, lai to vērotu klātienē. Tikmēr Andrejs Šeļakovs ir nostājis jau sodmetienu līnijas. No fanu tribīnēm atskanēja tāds retorisks jautājums: trāpīsi? Pirmais gan lido garām. Savukārt otrs ir sekmīgs, uzgaulē Barons platās atbalstītāji. Sāk uzreiz fanu dziesmas un spēle turpinās. Brigmans dodās grozā apakšu, spēlē Rubenim. Rubens tomēr neizdomā mest un varbūt labāk būtu metis, jo sekundi nostaigāts un uzrukums Barons komandai. 2 minūtes un 53 sekundes līdz pirmās ceturdaļas beigām. Maiņa Latvijas universitātei. Pirmoreiz spēlē iesaistās Niks Saknītis. Miezes ar bumbu pret Brigmani. Piespēlē Gulbim. Gulbis tālāk Šeļakovs groza apakš. Un Saknītim neizdodās nosekt. Rezultātā Šeļakovam 2 punkti ar sodu un iespēja rezultātu starpību samazināt līdz 3 punktiem. Un šoreiz arī Šeļakovs ir nesekmīgs no soda metiena līnijas un jau ātri pārēj Latvijas universitātei Peiners. Atcitās par Šeļakovu kā par sienu un uzreiz seko arī noteikumu pārkāpums. Rezultātā 2 soda metieni Salvim Mētram. Zālē iestājas pilnīgs klusums un varbūt tas samulsināja Mētra. Pirmais meties nav sekmīgs. Savukārt otrs krīt grozā un rezultāts starpība ir samazināta līdz -3 Baronam. 10-13 joprojām vieslabā. Nedaudz Barons ir atguvies no sākumu Elu izrāvienu. Un noteikumu pārkāpums. Ja nemaldos, Miezem ir noteikuma pārkāpums pret Lūsi, jā, un arī seko 2 sodu metieni Artūram Lūsim. Spēlētāji maiņa Latvijas universitātē. Pirmais lakmašai nāk Klaus Stratiņš. Žanis Peiners tiek nomainīts un spēlē iesaistās numur 23 Klaus Strasdiņš. Lūsis met garām savu pirmo sodu metienu. Arī otrs metiens nekrīt grozā, rezultātam paliekot nemainīgam un Barons dodas uzbrukumā. 2 minūtes un 5 sekundes līdz pirmās ceturdaļas beigām. Gulbis izšķirās pat pustālo metienu, jo tika uzkāps līnijas. Taču atlicošo bumbu izcīna baronieši un jauns uzbrukums. Mētri izspēlē Efneram un Efnera tālmetiens lido grozā un rezultāts ir izlīdzinās. 13-13 atdzīvojas Barona fani. Stradiņš ar bumbu. Saspēlēs Saknīt un jau Brigmans. Izspēlēs Saknīt uz tālmetienu līnijas un metiens neaudo grozā un pirmais pie bumbas ir Mētra. Un jau ātrs rukums Baronam.
un redzēsim, vai izdosies pirmo reizi šajā spēlē vadībā izvirzīties arī laukuma saimniekam. Tā arī notiek, un Sauls meta realizē pustālo metienu. Dārgais ar bumbu. Sākas ceturdaļas pēdējā minūte. Brigmans. Izpild tālmetienu. Tas nav sekmīgs. Un Šeļakovam neizdodās noturēt bumbu. Acīm redzot, tā laukuma atstāja no Kristapa Dārgā. Un bumba pienākas Barons komandai. Minūtes pārtraukums Latvijas universitātei. Un Artūram Visockam Rubenim ir jāatrod īstie vārdi, lai savu komandu atgriezt uz pozitīvās virknes, arī beidzot izcīnīt uzvaru, kas komandai ir ļoti nepieciešama. Visai mierīgs izklausījās Artūrs Visockas Rubens. Komandētājs Solničs ir gandrīz virs lūsoliņa. Un acīm redzot, treneris vēl ir pārliecināts, ka komanda dara visu to, ko viņš ir norādījis pirms spēles. Un redzēsim, vai kaut kas nedaudz uzlabosies turpmākajā sniegumā. Nesekmīgs tālmetiens baroniešiem un bumba atstāja autu no mainieku komandas spēlētāja, nemaldos Keina, un Latvijas universitātei uzbrukums. 4 baronu spēlētāji sagaida. Spēlētājs Latvijas universitātes laukuma pusē izdodas Straziņam piespēlēt precīzi Dārgajam, un kā rezultātā seko Epneram personīgā piezīme un Dārgajam 2 sodmetieni. Dārgajam neizdodas ne par ko gūt sodu metienu. Bumba vairāk kārt atstās pa stīvu, tomēr neiekrīt grozā. Un otrais metiens ir identisks pirmajam, tā kā grozi tā kā noburti. Negrib pieņemt Dārgā sodu metiens. Un tikmēr jau otrā laukuma pusē noteikuma pārkāpums Klāvam Strazdiņam. Un 2 sodu metieni Baronu spēlētājam Naurim Miezim. 27 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Miezis realizē pirmo sodu metienu. Tikpat negribīgi kā Dārgajam metiens nekrīt grozā. Taču rezultāts ir Baronam palielinās līdz +3, lielākais pārsvars mājiniekiem šajā spēlē. Un uzbrukumā Latvijas universitāte Lūsas ar bumbu. 10 sekundes līdz beigām. Brigmans izspēlē Lūsim, kurš nostaigā, un 3 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām uzbrukuma iespēja Barons komandai. Maiņas abās komandās laukuma saimniekiem. Laukumā atgriež Gulbis un Bergmans, savukārt Latvijas universitātei Žans Pēners. Neizdodas mājiniekam izpildīt precīzu metienu, un pirmā ceturtdaļa noslēgusies ar rezultātu 16-13 vadībā laukuma saimnieki Barons kvartāls basketbols. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols.
Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu alu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 solus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Alderis – tradicionāls latviešu alus. Žaņiem Peneram, Barons kvartālam šobrīd 4 punkti Mārim Gulbim un pa 3 punktiem Salim Mēdram, Andrim Epteram un Andrijam Šerekovam. Komandas ir atgriežušās laukumā, lai uzsāktu spēles otro ceturdaļu. Pirmajā ceturdaļā Mānieku rindās rezultatīvākais ar 4 punktiem Māris Gulbis, vēl 3 punktus gūs Šeļakovs un Mētras. Savukārt viesu komandas rindās ar 6 punktiem rezultatīvākais tik tālu ir Žans Pēners, savukārt 5 punkti Kristapam Dārgajam. Interesanti, ka vēl tikai 2 punktus ir gūs Harijs Rubens, un visi šie 3 spēlētāji kopā veido tik tālu iespēto. Un kļūda Barons basketbolistiem. Nostaigāts fiksēt tiesnes, neredzēja, ka no spēlētājiem. Un pirmais uzbrukums šajā ceturdaļā arī laukuma viesiem. Pēters Rēķis pirmo reizi iesaisties šajā spēlē. Spēlētājs numur 10 ar bumbu, piespēlē Žanim Pēneram. Pēner tālāk Saknītim. Strāzdiņš laužās groza apakšu, izspēlē tomēr Saknītim, kura tālmetiens izsekmīgs. Izlīdzinot rezultātu uz tablo 16-16. Nav šī tā rezultatīvākā spēle, īpaši Latvijas Universitātes izpildījumā. Un Māris Gulbis arī otrā laukuma galā parāda, kad Mājnieki arī spēja gūt viegls tālmetiens. Atkal atraujoties pa 3 punktiem Pēners pats laužās groza apakšu. Un noteikuma pārkāpums tiek fiksēts Dāvim Zonem. Dāvim Zonem pirmā personiskā piezīme. Komandai pirmā. Strāzdiņš izpilda pustālo mētienu, tas nav sekmīgs. Un noteikuma pārkāpums Baronam. Dāvis Zona. Neatļauti turēja Ārtoru Lūsu, kas viņam neļāva izcīnīt atlacošo bumbu. Un jau 2 komandu piezīmes Baronam faktiski pirmās ceturdaļas minūtes laikā. Strāzdiņš spēlē pats pret Zoni. Pēc pagrieziena izpildu metienu, un tas nav sekmīgs. Un Zona ļoti ātri nopelnīs 3 personīgās piezīmes. Trešā personiskā piezīme, komandai trešā. Iespējams, drīz sekos spēlētāja maiņa. Tā arī notiek. Saules Mētra nomaina Zoni. Un redzam, kad Mājniekiem ar numuru 6 pirmoreiz šodien spēlē ir devies arī Aigars Šķēle. Un pirmais metiens Strāziņam lido grozā. Un arī otrs metiens ir sekmīgs. Šķēle ar bumbu, piespēlē Gulbim uz tālmetienu līnijas. Šoreiz nav sekmīgs metiens, taču pirmais pie bumbas pārliec no šī Tailers Keins un gūst 2 punktus no groza apakšu. Pēners atkal laužās groza apakšu, izspēlē Rēķim. Un Rēķim meties nav sekmīgs. Šķēle ar bumbu. Pats dodās pēc Saknīta, met augstu un ir sekmīgs. Panākot 23-18 plus 5 Baronam. Tik tā lielākais Mājnieku pārsvars šajā spēlē. Un uzbrukums
turpinās Latvijas universitātei. Pēners izpild talantiem, tas nav sekmīgs, tomēr izdodas Latvijas universitātei izcīnīt atlicošo bumbu. Tas šodien komandai pavisam noteikti nav viegli pret tādiem gariem spēlētājiem kādi Baronam. Pret Pēneru netiek fiksēs noteikuma pārkāpums un jau uzbrukums Baronam. Bergmans izpild talantienu un metot pavisam brīvam ir sekmīgs. Jau +8 mājiniekiem ļoti ātri mainījušies notikumi laukumā. Galvenokārt pateicoties talmatieniem. Un jāskatās, vai Latvijas universitātei izdosies tāpat turēt līdzi ar tikpat sekmīgu metienu precizitāti. Pagaidām metieni nesekmējās, tomēr izcīnīt atlicošo bumbu. Un bija vēl viena uzbrukuma iespēja, kur arī Nikam Saknītim šoreiz neizdevās izmantot. Pēters Strēvis izpelnās savu pirmo personīgo piezīmi un spēlētāju mājiņas abās komandās. Nauris Miezis un Jēkabs Rozīts atgriež laukums saimniekiem sastāvā. Savukārt vieskomandai laukumā devies numur 6 pamats saspēles vadītājs Mārcis Vītols. Mārcis bija. Vēl pirms spēles nebija skaidrs, vai spēlētājs varēs piedalīties šajā spēlē, ir nelielas veselības problēmas. Un taču, kā redzam, spēlējis pieteikts viņš ir, nesāka gan pamatsastāvā, tomēr laukumā ir devies. Miezis piespēlē mētra nesakmīgi un jau ātrā uzbrukumā Latvijas universitāte Pēners. Kārtējo reizi izprovicē pretnieku spēlētājs noteikumu pārkāpumu. Numur 13 Saules Mētra nopelna šo piezīmi. Saules Mētra, pirmā personiskā piezīme. Kur spēlētājiem ir pirmā? Komandai 4. Žanis Pēners augstasnīgi realizē pirmo savu sodu metienu. Principā tādā stilā, kā viņš to dara parasti. Otrs negribīgi tomēr iekrīt grozā un rezultāts ir samazināts. Rezultāts starpība līdz 6 punktu robežai. Miezis ar bumbu. Piespēlē Keinam, Keins tālāk Mētram. Un Mētra atkal pazaudē bumbu un uzbrukums Latvijas universitātei. Kļūdās Mārcis Vītols ar piespēli, tomēr Pēneram izdodās pa milimetriem bumbu noturēt pretnieku laukuma pusē, līdz ar to nav centra auts. Uzbrukums turpinās. Rubens piespēlēt Vītolam, Vītols izšķirās pa talantiem, tas nav sekmīgs. Cīņā pa bumbu krīt Gulbis, noteikuma pārkāpums nesako un jau ātri pārēja Barons komandai. Miezis piespēlēja Rozītim, Rozīts ārā Mētram. Mētra. Izšķirās pa tālu, pustālo mētienu. Visai sarežģīt un izsekmīgs. 28-20 mājinieku labā un minūtes pārtraukums Latvijas universitātes komandai. Mārtiņš Gulbis, Barons kvartāls galvenais treneris, runāja visai augstos toņošajā minūtes pārtraukumā, kā arī viņa komanda kā otri atgriezās laukumā. Acīm redzot,
Ir bijis ko teikt spēlētājiem. Nav treneris apvienās viņa līdzinājā sniegumu. Tikmēr Harijs Rubens gūs 2 punktus no groza apakš. Protestē Rubens. Teikšu arī es, kad noteikuma pārkāpums visdrīzāk tur bija. Tomēr tietušiem vienmēr taisnība un jau otrā laukuma pusē uzrukums Barons komandai. Izdodas Gulbim realizēt pustālo metienu. Turpinot saglabāt +8 savai komandai. Vītols ar bumbu. Piespēlē Strāzdiņam. Tad viņš atspēlē Rubenim. Un pustālais metiens Harijam ir sekmīgs. Kļūdās, kārtējo reizi kļūdās mājnieki. Šoreiz tas bija Gulbis. Un seko arī noteikumu pārkāpums. Numur 13 Saules Mēri pārkāp noteikumus. Un maiņa Barons kvartāls komandai. Tailers Keins tiek nomainīts, viņai tā laukumā atgriežas Andrejs Šeļakovs. Tā kā nopietnas spēks zem groza paliek. Pēnes realizēja savu pirmo sodu metienu. Otrs meties nav precīzs. Un uzrukumā dodas laukuma saimnieki. 4 minūtes un 30 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. +5 laukuma saimniekiem un Latvijas universitātē ne par ko neizdodas tik tuvāk. Kļūda Barons, Gulbim nosteigāts. Veiksmīga aizsardzībā bija nostājies Kristaps Dārgais. Piespiežot jau kārtējo reizi kļūdīties laukuma saimniekam. Kārtējā maiņa. Šoreiz mājnieka laukumā atgriežas Bergmans un redzam arī, kad Aigars Šķēli ir gatavs atgriezties laukumā, nomaina Jēkabu Rozīti. Vītols piespēlē Pēneram. Pēners Vītolam. Vītols nesaprotas ar Rubeni. Rezultātā kļūda un uzbrukums Barons komandai. Mētra piespēlē Šeļakovs. Šeļakovs pret Rubeni zem groza apakš. Pēc pagrieziena izpildu metienu. Tomēr tas nav grozā un noteikuma pārkāpums Harijam Rubenim. Harijam Rubenim, 3. personiskā piezīme, komandai 2. Latvijas universitātē šī bija tikai 2. komandas piezīme. Ļoti veiksmīgi komanda spēlējas aizsardzībā šajā ceturdaļā. Visai tīri. Turpretī mājniekiem Seņokā ir piezīme norma un Latvijas universitāte iespēja izpildīt sodmeties. Nesekmīgs Pēnera metiens. Neizdodas izcīnīt arī atvesošo bumbu un noteikumu pārkāpums Vītolam. Apzināti apturot Barons kvartāls ātro uzbrukumu. Mārcim Vītolam, 1. personiskā piezīme. Spēlētāja maiņa Latvijas universitātē ir numur 14 laukumā atgriežas Mārtiņš Darbs. Viņš nomaina Hariju Rubeni. Atgriežas Mārtiņš Darbs. Harijam Rubenim līdz šim ir 6 punkti, 3 personīgās piezīmes. Un tikmēr laukumā nesekmīgs Barona uzbrukums un jau Kristaps Dārgais dodās groza apakšu un tiek garām Gulbim un gūs 2 punktus. -3 Latvijas universitātei. Izdevies komandai nedaudz atgūties no lielā pārsvara, kas bija Barona +8. Un redzēsim, kā noslēgsies pirmā spēles puses. Šeļakovs veiksmīgi spēlē. Tomēr nav veiksmīgi. Izskatījās, ka grozā bumba visam noteikti lidos, tomēr tā nav. Un uzbrukums Latvijas universitātē.
Pēners tiek pret Bergmani. Atrozam groza vēl mazāko. Mārts Vīto, tomēr metiens nelido grozā un pats Vītos arī pārkāp noteikumus. Izpelnās otro personīgo piezīmi. Jā, interesanti notikumi un risinās šeit Rīgas Hanzas vidusskolas zālē. Seko gan kļūdas, gan arī neizprotami negūt punktu no groza apakša. Ka šis šo kopēju situāciju padara vēl interesantāku. Gulbis saspēlēs pārniekiem, Šeļakovs atkal ar bumbu groza apakšā. Netiek fiksēts noteikumu pārkāpums un neizdodas ar 3 piegājieniem Baronam gūt punktus. Tomēr atlicis šo bumbu kopīgiem spēkiem viņi izcīna. Mārtiņš Darbs pārkāp noteikumus, cenšoties apturēt Šeļakovu. Tas viņam neizdodas un maiņa Latvijas universitātē. Rihards Zēbergs atgriežas laukumā un arī mainiekiem maiņa. Andris Efners nomaina pārnieku un arī gatavs iesaistīties atkal cīņā. Šeļakovam lido sodmetiens grozā. Un arī otrs metiens ir sekmīgs, uzgaulē Barons Ultras. Un otrā laukuma pusē jau Dārgais eleganti piespēlē Zēbergam un arī šoreiz neizskaidrojam bumba nekrīt grozā. Un ļoti atbildīgā brīdī puslaika izskaņā Zēbergam neizdodas samazināt rezultātu starpību. Tieši 2 minūtes līdz otrās sadaļas beigām. Plus 5 mainieku komandai. Bergmans spēlē pats. Paslīd, acīm redzam paslīd un rezultātā nostaigāts. Pēners pats laužās groza apakšu, tiek garām visiem pretspēlētājiem un rezultāts starpības samazina līdz -3. Metra piespēlē Šķēlem. Šķēle Šeļakovam. Šeļakovam neizdodas izpildīt precīzu metienu. Un noteikumu pārkāpums Latvijas universitātē aizsardzībā. Žanis Pēners pārkāp noteikumus otrā personīgā piezīme spēlētājiem. Izrāda nelielu neizpratni, tomēr Šeļakovs jau izstājies uz sodmetienu līnijas, lai censtos gūt vēl 2 punktus. Tas nenotiek, jo pirmais sodmetiens ir nesekmīgs. Arī otrs metiens nav sekmīgs, vairāk mulsinoši klusuma brīži notiek šeit zālē. Samulst arī mainieku komandas spēlētāji, kā bija redzams Šeļakovs. Arī nesaprata īsti vien brīdi, ko pārnieku no viņa grib metienu brīdī. Tikmēr uzrukumā ir jau Pēners, piespēlē Dārģim, kurš pats laužās groza apakšu un neizdodas gūt 2 punktus ar sodu, tomēr 2 sodu metienu sekos. Andrejam Šeļakovam otrā personiskā piezīme spēlētāja maiņas. Barons kvartāls komandā. Laukumā atgriežas Mārs Gulbis un Tēlers Keins. Nesekmīgs metiens Dārģim. Taču otrs metiens ir precīzs. 50 sekundes līdz puslaika beigām. Gulbis ar bumbu. Bergmans izpildīja ārkārtīgi sarežģītu metienu, tas nav sekmīgs. Un uzrukums Latvijas universitātei. Pēners
izspēlēt Dārgajam. Dārgais laužās groza apakš. Izšķirās pa pustālā metienu. Tas nav sekmīgs. Un rukums Baronam. Sots uzbrukumā. Gulbis pārkāp noteikumus. Un kad līdz ceturdaļas beigām atlikušas 27 sekundes, Latvijas universitātei uzbrukuma iespēja. Katrā ziņā Baronam vēl būs iespējams iespēja izpildīt metienu. To redzēsim. Tomēr Žans Pēners piebrāzē uzbrukumu un spēlēs maksimāli līdz beigām. Izpild tālmetienu. Tas nav sekmīgs. Kristaps Dārgais redzam ir ar vārdu apmaiņā iesaisties ar Andri Epneru. Un noteikumu pārkāpums Epneram. Tomēr apusējais noraidījums, atvainojas piezīme. Arī Kristaps Dārgais saņem piezīmi. Tiesneši diskutē par to, kur palika bumba. Mans viedoklis, kad tika svilpe, piezīme svilpe bija pirms auta. To laikam Barona komandas personāls un soliņš neredzēja. Un uzskat, ka tiesneši ir pieņēmuši pareizu lēmumu, piešķirot strīdu bumbu. Viņš vēl Dārgajam. Dārgais vēl ir sarežģīti metieni, tas nav sekmīgs un Barons nepagūst izpildīt pienācīgu metienu un spēles pirmais puslaiks ir noslēdzies. Ar rezultātu 32-30 vadībā laukuma saimnieki Barons kvartāls basketbols. Un mēs jau tiksimies pēc 15 minūtēm uz spēles trešo ceturdaļu. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu olu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 olus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Alderis – tradicionāls latviešu alus. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs. Gaiss tik skanīgs sauls, viss tik tīrs un balts. Tālu ziemeļos, pārslu puteņos. Kur slējas tupenas, tur zvani iešķindās. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Te no ziemeļiem, pāri klājumiem, zvaigžņu staru šķilts, rodas gaismas tilts, un no tālienēs vēsmas skaņas nes. Briežu viltas tuvojas, tur sapņu kamanas.
Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Basketbola klubs Latvijas Universitātes saviem faniem novēl Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Normāli. Būs normāli, ne? Tu rullē! Ingas arī vēl šitā parādi.
Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs, gaiss tik skanīgs sauls, viss tik tīrs un balts, tālu ziemeļos, pārslu puteņos, kur slējas kupenas, tur zvani iešķindās. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Te no ziemeļiem, pāri klājumiem, zvaigžņu staru šķilts, rodas gaismas tilts, un no tālienēs vēsmas skaņas nes, briežu viltas tuvojas, tur sapņu kamanas. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Basketbola klubs Latvijas Universitātes saviem faniem novēl Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Normāli. Būs normāli, ne? Tu rullē! Ingas arī vēl šitā parādi. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu alu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 solus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Alderis – tradicionāls latviešu alus. Esam atgriežušies Rīgas Hanzas vidusskolas zālē. Turpinās spēle starp Barons Kvartāls un Latvijas Universitātes komandām. Pēc pirmā puslaika 32-30 mājinieku labā. Runājot par statistiku, pirmajās 2 ceturdaļās var teikt, ka pustālos metienus komandas izpilda ar daudz maz līdzīgu precizitāti, proti 44% mājiniekiem un 43% viesiem. Savukārt 3-punktu metieni šodien pamatīgi iegājuši Latvijas Universitāti. Ir realizēts tikai 1 no 10 izmestajiem, turpretī Baronam ir 3 no 8. Un arī sodu metieni abām komandām šodien pieklibo. Ja Baronam ir 53% realizēts sodu metieni, tad Latvijas Universitātei ir tikai 46, kas ir mazākā puse. Un arī likumsakarīgs statistikas pārsvars atlicošo bumbu ziņā.
Proti, Barons kvartāls ir izcīnījuši 25 bumbas, turpretī Latvijas Universitāte 16. Kristupam Dārgajam otrā personiskā piezīme. Atsaukusies spēle laukumā un Dārgais izpelnās personīgo piezīmi. Un redzam, kad pret nevienu citu kā pret Gulbi. Vai atvainojos par Gulbi, acīm redzot nospēlēja Peiners. Ar noteikumu pārkāpumu šo epizodu neredzēju, jo interesanti būtu bijis tas, ja tas notiks starp Dārgo un Gulbi, jo tieši trešās ceturdaļas izskaņā Dārgais bija uzvilcies, tā teikt, bija iesaisties vārdu apmaiņā ar Epneru, bet iespējams, ka spēlētājs tomēr ir novērnājis savas emocijas, lai nu kā uzbrukumā dodas Barons komanda un kļūdās Keins driblā. Un lieliski aizsardzībā nospēlēja Rihards Zēbergs. Tā ir Keina. Pirmā personiskā piezīme komandai. Keins arī izpelnās savu pirmo personīgo piezīmi šajā spēlē. Klaus Stradiņš ar bumbu. Piespēlē Pēneram. Pēners pats groza apakšu. Eleganti apvēlē Keinu un gūs skaists 2 punktus no groza apakšu. Ļoti skaists metiens Žanim Peineram. Gulbis pretējā laukuma pusē pret Dārgo. Pēc pagrieziena izpildu metienu un tas ir grozās. 36-32 laukums ēnieku labā Peiners spēlē. Bergmani izpildu pustālā metienu un ir sekmīgs. Rozīts ar bumbu. Bergmans piespēlē Gulbim. Divreiz pēc kārtas Peineram izdodas īstais bumbu Gulbim no dribla un rezultātā arī bumba pienāksies Latvijas Universitātei. Ļoti apņēmīgi ceturdaļu uzsākuši Latvijas Universitātes studenti, lai arī rezultāts ir tas pats kā rezultāts starpība tāda pati kā ceturdaļas sākumā. Krietni veiksmīgākas epizodes tik tālu ir Latvijas Universitātes basketbolistiem. Peiners saspēlēsies Strasdiņu, pats dodās groza apakšu. Kā centās Žanis, triek bumbu grozā pāri Taileram Keinam, tomēr Keins to nepieļāva un izdevās viņam bloķēt Peineru. Dārgais spēlēja pats un, diemžēl, bumbu viņam izslīdēja un efektīva epizode izpalika. Skaists basketbols abu komandu izpildījumā. Ja runājam par šo ceturdaļu, tad vairāk pa sev liek manīt Latvijas Universitātes atletiskie basketbolisti. Un prognozējums arī, ka skaistiem momentiem bagāti izvērtīsies arī spēles atlikusī daļa zona izpildu. Tālmetieni tas nav sekmīgs un strīd bumbu tiek fiksēts starp Rozītu un Dārgo. Un ja runājam tieši par Rozītu un Dārgo uzvārdu salikumu, tad prātā nāk pērnā sezonas duels, kad Rozīts to spēlēja Valmieras rindās, kad vienā no spēlēm, kur izcinājās Rīgas Olimpiskais sporta centrā, spēlētāji viens otru pēc kārtas. Tā teikt, aizsūtīja mājās, un tāds saudabīgs duelīts turpinājās arī nākošajā spēlēs. Taču atgriežoties pie šīs spēles, Latvijas Universitātei neizdodas izlīdzināt rezultātu starpību vai arī izvirzīties vadībā. Tikmēr iespēja nebūs, un Peiners pats izlaužās pat grozu, kārtējais trieciens grozā no augšas, un rezultāts tiek izlīdzināts. Arī šoreiz veiksmīgi pirmo momentu nospēlēja Zēbergs, taču atkārtotā centienā atņem pretniekam bumbu, sekoja noteikumu pārkāpums. Maiņu mainiekiem laukumā atgriezies Miezis, kurš arī šobrīd ar bumbu.
Zonne. Atrod Keinu. Un skaists punkts Keinam. Atkal atjaunojot vadību laukuma saimniekiem. Un nostaigās tiek fiksēts Dārgajam, kuram neizvedās sekmīgi tik garām Keinam, un atkal izlīdzināt rezultātu starpību. Miezis ar bumbu piespēlē Zonem. Tālāk Gulbis atkal Keinam, un Strazdničs ar spēku izrauja Keinam bumbu ārā no rokām. Ļoti labi nospēlē Klaus Strazdničs. Pretēji augumā ražanāko un iespējams arī ļoti spēcīgāko Keinu nospēlē daudz ašāku. Un maiņa Latvijas Universitātē pirmo reizi spēlē iesaistās numur 9 Visvalds Bikša. Strazdniņš. Un pustālēs metiens krīt grozā, kā arī noteikumu pārkāpums Jēkavam Rozītim. Jēkavam Rozītim trešā personiskā piezīme, komandē trešā. Rozītim šī ir trešā personīgā piezīme. Taču, ja nebūtu Baronam papildinājumu kā Šeļakovs un Tailers Keins, tad šis Rozīšu trešais pārkāpums jau būtu signāls, kad pasliktinātos grozā apakš, taču tā šobrīd vēl nav. Un rukums Baronu komandai. Gulbis izspēlē Efneram, Miezis tālāk Mētram un noteikumu pārkāpums Latvijas Universitātē. Visvaldiem Bikšam, pirmā personiskā piezīme. Bikša izpelnā savu pirmo personīgo piezīmi savā pirmajā spēlētajā minūtē. Un tagad laukumā atgriezies arī Andris Sepners. Mētram neizdodas precīzi piespēlēt Keinam, un Latvijas Universitāte kārtējo reizi atšifrē pretinieku gājiens un tiek pie uzbrukuma iespējas. Un šoreiz gan Žans Pēners tries bumbu grozā no augšas, satricina vietējo publiku un minūtes pārtraukums Barons kvartāls komandai. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Atceramies, cik efektīvu epizodi tika šis pārtraukums pieprasīts, ievadīts. Žanis Pēners ar vienu roku triec bumbu grozā no augšas. Visdrīzāk top cienīga epizode. Un lai gan šajā spēlē spēlētājs, skatītājs ļoti daudz lutina ar skaistām epizodēm. Pustālais metiens precīzi Saulim Mētram, kurš atkal samazina rezultātu starpību līdz minimumam 40 pret 41. 4 minūtes un 30 sekundes līdz trešās starpības beigām. Kļūdās Latvijas Universitāte, ātri pārēja Baronam. Miezis piespēlē Efneram, kurš tomēr neizšķīrās pa metienu. Piespēlē Mētram. Mētrs Šeļakovam. Šeļakovs piespēlē Efneram. Un pustālais tālmetiens tiek ieskaitīts un jau vadībā atkal
Barons Kvartāls komanda. 43-41. Un noteikumi pārkāpums Šeļakovam. Andrejam Šeļakovam, trešā personiskā piezīme. Šeļakovam šī trešā personīgā piezīme. Un skatos statistikā, ka Keinam ir viena piezīme. Tātad 2 garajiem Rozītim un Šeļakovam pa 3 piezīmēm un Keinam viena. Tikmēr tālmetienu realizē Klaus Strasdiņš. Un arī vēl viens uzbrukums Latvijas universitātei. +1 viesiem. Un skaidrs, ka spēles iznākumā ļoti nozīmīgu lomu spēlēs, kā komandām izdosies aizvadīt atlikušās minūtes 3. ceturdaļā. Un Strasdiņš šodreiz pēc kārtas realizē tālmetienu, panākot +4 Latvijas universitātei. Šāds pārsvars komandai nav bijis kopš pirmās ceturdaļas. Un kārtējā veiksmīgā epizode studentu izpildījumā, dārgais aizsardzībā. Un jau ātri pārējā Latvijas universitātei Bikša izpild pustālo metienu. Tas nav sekmīgs. Taču pirmais pēc bumbas ir Šeļakovs un Harijam Rubenim neizdodās. Bumba atņem tīri, rezultātā noteikuma pārkāpums. Un Harijam Rubenim šī jau ir 4. personīgā piezīme. Uzreiz seko maiņa, dārgais un Rubens dod sapūsties. Mainiekiem metra un metra 1 tiek nomainīts. Viņa vietā ir Bergmans, savukārt Latvijas universitātē šo 2 spēlētāju vietā atgriežās Mātiņš Dārģis un Niks Saknīts. Šeļakovs realizē pirmo no 2 sodu metieniem. Ļoti negribīgi un tomēr neiekrīt bumbu grozā. Tie interesantākie metieni tieši no mums skatoties ir uz labo grozu. Kļūdās Pēners driblā, tomēr bumba tiek saglabāta. Un Strasdiņš arī trešoreiz realizē tālmetienu pēc kārtas. Ļoti īsā laikā Klaus Strasdiņš gūs 9 punktus savai komandai un palīdzēs panākt jau +6 pārsvaru pret Barons Kvartāls komandu. 2 minūtes un 30 sekundes līdz 3. ceturdaļas beigām, un Gulbis eleganti izlokās savu 3 pretinieku spēlētājiem un samazina rezultātu starpību. Pēners spēlē pat miezi. Izpild pustālo metienu, tas nav sekmīgs. Un noteikumi pārkāpums Ilmāram Bergmanim. Likās jau, ka Visvalds Bikša būs tas, kurš ieskrēja pūlī un būs izpelnījies personīgo piezīmi. Tomēr tā nav, taču jau pieminētais Bikša izpildīs 2 sodu metienus. Pirmais metiens ir nesekmīgs. Otrs metiens ir precīzs. Ātrs rukums Barons komandai, un Gulbs to noslēdz ar 3 punktnieku, 49-51. 2 minūtes līdz 3. ceturdaļas beigām. Klaus Strasdiņš ar bumbu piespēlē Saknītim. Saknīts Pēneram. Pēners tās Saknītim. Nu jau Bikša izpild tālmetienu. Tas nav sekmīgs. Tomēr Strasdiņš izcīna bumbu cīņā ar Šeļakovu. Piespēlēt Pēneram. Pēners Saknītim. Kurš atpakaļ Strasdiņam. Un noteikumi pārkāpums Andrejam Šeļakovam. Tā viņam ir 4. piezīme jau. Un iespējams tūlīt arī sekos maiņa. Tā arī ir Barona Kvartālam. Uzreiz laukumā dodas 3 spēlētāji. Aigars Čēla, Dāvis Zona un Tailers Keins. Un Klaus Strasdiņš jau ir stājies sodmetienu līnijas, lai izpildīt savus metienus. Pirmais ir sekmīgs, 52-49, studentu labā. Otrs metiens nav sekmīgs,
Un bumbu izcīna Keins. Tomēr nē, tiesnes fiksē, kad Keins ir uzkāpis uz sāna līnijas. Uzbrukuma esot Latvijas universitātei. Noteikumi pārkāpus Keinam. Ja nemaldos, šī viņam ir otrā piezīme. Tā arī ir. Un Pēneram 2 sodmetieni. Izgriežās bumba pirmajā mēģinājumā. Savukārt otrs ir sekmīgs. +4 studentiem, minūte 20 sekundes līdz 3. ceturdaļas beigām. Bergmans vada uzbrukumu. Un pazurās groza apakšu, nesekmīgs metiens. Un taču pamanās, viņš pats izcīnīt bumbu, izpildīt atkārtot metienu, tas ir sekmīgs. Piedāvām pretinieku pārkāpt noteikumus un vēl Ilmāram iespēja gūt vēl 1 punktu no sodmetienu līnijas. Arī sodmetiens ir sekmīgs. Nostaigāts Baronam pēc lieliskas epizodes aizsardzībā, tomēr seko kļūda. Minūte 3 sekundes līdz ceturdaļas beigām un maiņa Latvijas universitātē. Laukumā atgriežas Mārts Vītols un Kristofs Dārgais. Nomainīti tiek Pēners un Strāzdiņš. Redzēsim, kas spēlētājiem dos pa uzdevumu atlikušai minūtei. Vītols ar bumbu. Piespēlēs Saknītim. Saknīts atpakaļ Vītolam. Saknīts izpild tālmetienu, tas nav sekmīgs. Dārģis veiksmīgi cīnījās pa bumbu, tomēr tā nonāk pie Keina. Un ātrā uzbrukumā Barona neizdodas ar pirmo piegājumu gūt punkts, arī otro un trešo ne, tomēr atlasušā bumba ir Baronam. Bergmans ar bumbu. Miezis. Un noteikumu pārkāpums tiek fiksēts Nikam Saknītim. Miezis izpildīs 2 sodmetienus. Ne par ko negrib bumbu krist no mums labajā grozā. Kā viesiem, tā mājiniekiem. Un arī sodmetiens. Pirmais nav sekmīgs. Otrs lido grozā. Un, kad līdz ceturdaļas beigām atlikušas 33 sekundes, rezultāts ir izlīdzināts 53-53. Dārgais ar bumbu piespēlē Vītolam. Bikše. Bikše atpakaļ Vītolam. Vītols eleganti piespēlē Dārgajam, tomēr neizdodas Kristofam gūt punkts esot ar muguru pret grozu. Un pēdējais uzbrukums Barons komandai. Bergmans spēlē pret Vītolu. 3 sekundes. Izpild pats pustālā metienu. Tas nav sekmīgs. Un metiens tiek ieskaitīts. Tailers Keins. Pašā pēdējā ceturdaļas simtaļā izvirs vadībā Barons kvartāls komanda. Rezultāts 55-53. Īpašnieks ir vai īpašnieks valsts identifikācijas numurs EM1186 uz pabraukt malā. Ne visas mašīnas tiek ārā. Tātad EM1186. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu alu.
Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 solus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Alderis – tradicionāls latviešu alus. 10 punkti Žanim Peneram, 18 punkti Mārim Kulbim, 15 punkti Klāvam Strasdiņam. Noslēdzies pusminās pārtraukums un komandas atgriežās laukumā. 8 punkti šobrīd Keinam. 6 punkti šobrīd Harijam Rubenim, kā arī Andrim Epneram un Andrijam Šeļakovam. Pirmais urukums Baronam un spēles noslēdzošās pamatlaika 10 minūtes ir sākušās. Dārgais zem grozs pret Keinu. Atvainojas otrādā Keins pret Dārgo. Maiņa Latvijas universitātei. Acīm redzot, kādu traumu ir gūs Mārts Vītos. Līdz ar to principā piespiedu maiņu un laukumā ir devies numur 4 Kristofs Brigmans. Mētra ar bumbu. Keinam neizdodās gūt punkts no groza apakš. Uzbrukumā Latvijas universitāte. Dārgais pats dodās. Izspēlē pārniekam, meties nav sekmīgs un jau ar bumbu. Uzbrukumā ir Gulbis. Noteikumu pārkāpumus. Žanim Pēneram. Žanim Pēneram 4. personiskā piezīme. Komandai 1. Miezis ar bumbu. Zēbergs kārtējo reizi šajā mačā cenšas aktīvi nospēlēt aizsardzībā, proti izsist bumbu. Šoreiz Miezis ir uzmanīgāks. Un Keins spēlē pret Rēķi un gūs 2 punktus. 57-53 mājinieku labā. Brigmans piespēlē Pēneram. Nu jau. Zēbergs dodās groza apakšu, nav sekmīgs, taču Kristofs Dārgais uzpaldnē no kurienes. Un kārtējais trieciens grozā no augšu šajā spēlē. Otrā laukuma pusē Keins centās izpildīt to pašu. Tomēr Dārgais pārkāp noteikumus un neļauj Keinam nozakt savu šovu. Soda metiens nelido grozā. Savukārt otrs ir precīzs. 58-53. Spēlēt minūte 40 sekundes 4. ceturdaļā. Zēbergs ar bumbu piespēlē Rēķim. Rēķis Pēneram, kurš izpild pustālo metienu, nav sekmīgs, taču Zēbergs pacīnās par bumbu un kļūdās no groza apakš. Tomēr sekmīga spēle komandas biedriem aizsardzībā un jau atkal uzbrukumā triecās Latvijas universitāte. Pārdzīvo Zēbergs. Un maiņa Barons kvartāla komandai. Laukumā atgriež Ilmārs Bergmans un nomaina tikko kā piezīmi dabūjušo Nauri Miezi. Pēners ar bumbu piespēlē Zēbergam. Zēbergs Rēķim. Un neizdodās Rēķim noturēt bumbu pēc Pēnera piespēles un atsrukums. Ātrs uzbrukums ir Barons kvartāls komandai, tomēr Tailors Keins nostaigā un
pieļauj kārtējo kļūdu šajā spēlē. Varbūt ne spēlētājiem kārtējā, katrā ziņā Barons komandai kopumā šī noteikti nevar tikt vērtēt kā veiksmīgākā spēle kļūdu ziņā. Lai gan tas pats arī attiecināms uz šīs dienas viņu pretiniekam. Latvijas Universitāte Dārgais negūs 2 punktus no groza apakš. Kā centās viegli iemest bumbu grozā, tomēr nedaudz par īsu. Un rezultātā notikumu risinās jau otrā laukuma pusē, kur Rihards Zēbergs pārkāp noteikums. Trešā komandas piezīmē Latvijas Universitātei. Baronam tāda tikai viena, un, kā zināms, izšķirošajā ceturdaļā šīs piezīme faktors var spēlēt ļoti lielu lomu mača izskaņā. Ir īpaši tādā spēlē, kāda ir šī. Tikmēr Māris Gulbs gūs 2 punktus ar sodu, palielinot rezultātu starpību līdz +5 savai komandai. Latvijas Universitātei. Rēķis un Brigmans tiek nomainīti. Rēķim šī ne tā veiksmīgākā spēle, un tikmēr Latvijas Universitātē laukumā atgriež Harijs Rubens un Klaus Trasdiņš. Nesekmīgs metiens Gulbim no sodmetiena līnijas. 60-55 par labu laukuma saimniekiem. Saules Mēdra aizsardzībā izpelnās personīgo piezīmi. Kā tā spēlētājiem jau ir 3. Otrā komandai. Pēners būtu talantiem, tas nav sekmīgi, bet Strāzdiņš izcīna bumbu. Uzliks augstāk par īsāko zoni. Taču punktus gūt Latvijas Universitātē neizdodas, un jau uzbrukumā dodas Barons kvartāls. Gulbis piespēlē Bergmanim. Zona izpild tālmetienu. Nav sekmīgs, un bumba astāja laukumu. Spēlētāja māja Barons kvartālam. Laukumā atgriežas Nauris Niezis. Bergmans uzreiz tiek nomainīts, un laukumā atgriežas Nauris Niezis. Pārkāpums Dāvim Zonem. Dāvim Zonem 4. personīgā piezīme. Spēlētājiem ir jau 4. personīgā piezīme. Komandai 3. Līdz ar to piezīme norma varētu izlīdzināties, kas spēles beigas padarīs vēl jau interesantāks. Protams, ja Latvijas Universitātei no spēles vēl līdz tam izdosies samazināt rezultātu starpību. Skaisti īstenās Rihards Zēbergs caur saviem pretspēlētājiem un gūs 2 punktus, samazinot rezultātu starpību. 4 minūtes nospēlēts 4. ceturdaļā. Keins ir pārāks pār saviem pretspēlētājiem un gūs 2 punktus. Rubens ar bumbu. Piespēlē Pēneram. Pēners Dārgajam. Dārgais laužot grozu apakšu. Tomēr nav sekmīgs. Un Gulbis otrā laukuma galā triec bumbu grozā no augšas. Un minūtes pārtraukums Latvijas Universitātei. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Tiesneši aicina komandas atgriezties laukumā, lai
aizvadītu spēles pēdējās 5,5 minūtes. Precīzāk runājot, pamatlaika minūtes, jo pie tik līdzīgas cīņas pagarinājums arī nevar tikt izslēgts. Zēbergs ar bumbu. Piespēlē Rubenim. Rubens tālāk Strazdiņam. Un noteikuma pārkāpums tiek fiksēts Aigaram Šķēlam, kuram tā ir pirmā personīgā piezīme, taču komandai arī komanda ir sasniegusi 4 piezīmu robežu. Līdz ar to katrs nākamais noteikuma pārkāpums nozīmēs sodmetiens abām komandām. Pēners bija nonācis par tiem pretspēlētājiem, tomēr veiksmīgi izdeva piespēli, ne uz Zēbergs. Virzās grozā apakšu un tiek kavēts. Un atkal Aigars Šķēli ir noteikuma pārkāpējs. Un 2 sodmetieni Rihardam Zēbergam. Pirmais sodmetiens Rihardam ir sekmīgs. Otrs metiens ir nesekmīgs. Mētra ar bumbu. Pats izpildu metienu nav sekmīgs. Un veiksmīgāk pārlicošo ir studenti. Jo dārgais jau. Otrā laukuma pusē dots rukumā. Un tiek fiksēts nosteigāts. Uzrukumā dodas Barons, es te paklausījos, kādu neapmierinātību izrāda Latvijas Universitātes treneru korpus. Un iespējams tieši labojot kļūdu, tādu pašu noteikumu pārkāpumu ne, bet spēlētā kļūdu piešķir Barona komandai, arī nosteigās un uzrukumā jau Latvijas Universitāte. Strāzdiņš ar bumbu piespēlē Pēneram. Pēners pustālā metienu, tas nav sekmīgs. Un arī pārniekam neizdodas izcīnīt šo bumbu. Rezultātā Aigars Šķēli izprovicēja savu pretspēlētāju uz noteikumu pārkāpumu. Zēbergs izpelnās jau 4. piezīmu un Šķēli nesteidzīgi dodas uz sodmetienu līniju, lai izpildītu 2 metienus. Spēlētāji maiņa Barons portālam. Laukumā atgriež Andrejs Šeļakovs. Maiņa Baronam. Šeļakovs atgriež laukumā no Maņa Keinu. Atgādināšu, ka Šeļakovam jau ir 4 personīgās piezīmes. Un tātad katrs nākošais pārkāpums viņam nozīmēs priekšlaicīgu spēles beigšanu. Pirmais metiens Šķēlam nav sekmīgs. Arī otrs metiens nav sekmīgs, tomēr Gulbis veiksmīgi pacīnās pa bumbu. Varbūt tas ir to pārāk tālu. Spraiga epizode, rezultātā bumba pienāksies Barons kvartāls komandai. Mēta piespēlēs Šķēlem. Saspēlēs vēl ar pārinieku. Šķēli dos grozu apakšu. Centās gūt vieglus 2 punktus, tas neizdevās. Un uzrukums Latvijas Universitātei. 3 minūtes un 40 sekundes līdz spēles pamatlaika beigām. Joprojām rezultāts 64-58. Rūbēns izpilda tālmtienu. Tas nav sekmīgs, taču Zēbergs pacīnās pa bumbu. Piespēlē Pēneram, kurš gūs 3 punktus. 64-61, 3 punktu robeža ir atkal starp abām komandām. Uzrukumā
Barons Kvartāls metri izpild pustālo metienu, nav sekmīgs un bumbu izcīna Rubens. Tieši 3 minūtes līdz pamatlaika beigām. Peiners. Peiners spēlē pats, tomēr izšķīrās pa izspēlēšanas un pārniekam, tomēr piespēle sekot daudz par augstu, rezultātā bumbu izlido autā. 2 minūtes un 47 sekundes līdz spēles pamatlaika beigām. Plus 3 Baronam. Miedzis iespēlē Gulbim. Gulbis tālāk Šeļakovam. Šeļakovs neuztver bumbu arī. Izskatās, ka fiziski nebija pietiekami spēcīgs, lai par to pacīnītos. Savukārt, krietni veiklākais Strāziņš ir pirmais un uzrukums Latvijas universitātei. Kārtējā kļūda piespēlē studentiem. Un šādi turpinot, iespējams arī paši atņems iespējas pacīnīties par uzvaru komandas 2012. gada pēdējā spēlē. Redzēsim, kā attīstīsies notikumi tālāk. Gan arī kļūdās arī Barons, tomēr šoreiz Šeļakovs dabūja bumbu. Savstarpēji satriecās Klaus Strāzniņš un Harijs Rubens. Rezultātā viegli atlicošo bumbu izcīna Miedzis un gūst 2 punktus pavisam netraucētam. 66, 61. Minūte 40 līdz spēles pamatlaika beigām. Peiners izpild talantienu. Tas ir sekmīgs. Uzgavilē Latvijas universitātes fanu klubiņš. Un seko spēlētāja maiņa. Spēlētāja maiņa Barons komandai. Ja. Šeļakovs tiek nomainīts un viņiet atgriež laukumā Tēlers Keins. Un uz maiņu gatavojas arī Latvijas universitāte. Kristofs Dārgais dosies laukumā. Tikmēr uzrukums Baronam. Guls pēc pagrieziena gūs 2 punktus. Atjaunoja 4 punktu pārsvaru. Kristofs Dārgais nomaina Mārtiņu Dārģi. Minūte 20 līdz spēles pamatlaika beigām un pirmo reizi šajā spēlē pa sevi liek manīt Latvijas universitātes fani. Harijs Rubens gūs 2 punktus. Minūte 7 sekundes atlikušas. Gulbis ar bumbu. Izspēlēja Miezim. Miezis tālāk Bergmanim izpilda talantienu. Tas ir sekmīgs. Ilmars Bergmans atjauno 5 punktu pārsvaru un minūtes pārtraukums Latvijas universitātei. Noslēdzies minūtes pārtraukums. 45 sekundes atlikušas līdz šīs spēles beigām. Barons Kvartāls ir vadībā. Rezultāts 71-66. Un spēle atsāksies ar autu. Ar sānu autu iemetienu. Barons komandas pusē. Zēberts ar bumbu.
Peineram. Peiners tālāk Rubenim. Rubens izpilda sarežģītu tālmetienu, nav sekmīgs un pa bumbu veiksmīgāk pacīnās Miezes. Neizdodas Latvijas Universitātei pārkāpt noteikumus. Rezultātā seko centrauts. Noteikumi tomēr netiek pārkāpti. 22 sekundes līdz spēles pamatlaika beigām. Zebers iespēlē Peineram. Peiners izpilda tālmetienu. Noteikuma pārkāpums netiek fiksēts. Un neizdodas Latvijas Universitātei uzsist ātru sodu, kā to pieprasa komandas galvenais treneris. Rezultātā Baronam izdevās iegūt ļoti vērtīgas sekundes. Un līdz spēles pamatlaika beigām atlikušas 12 sekundes. Plus 5 Barons kvartāls komandai. Pirmais metiens Miezim ir nesekmīgs. Arī otrs nav sekmīgs, tomēr bumba izcīna Gulbis. Un momentā seko noteikuma pārkāpums. Harijam Rubenim 5. personiskā piezīme. Un Harijs Rubens izpelnās savu 5. personīgo piezīmi līdz ar šo sodu. Un laukumā dodas Artūrs Lūsis. Spēlētāja maiņa. Maiņa arī Barons komandai. Laukumā dodas Sauls Mētra. Arī Gulbim neizdodas palielināt rezultātu starpību no sodmetienu līnijas. Tomēr otra piegājiena izdodas. 10 sekundes atlikušas. Minūtes pārtraukums Latvijas Universitāte. Un minūtes pārtraukumu pieprasa Latvijas Universitāte. Redzēsim, vai Artūram Visockam Rubenim izdosies atrast īstos vārdus un taktiskos risinājumus, lai izrautu nešķiet šajā spēlē. Desmit 7 sekundes atlikušas līdz šīs spēles pamatlaika beigām. Uzbrukuma iespēja Latvijas Universitātei. Tomēr komandai ir jāgūst 6 punkti, lai izrautu vismaz nešķiet šajā spēlē, kas ir ļoti grūti izpildāms uzdevums 10 sekundēs. Un redzēsim, ko izdosies studentiem izdarīt. Noteikuma pārkāpums tiek fiksēts Mārim Gulbim. Un Klaus Strādiņš izpildīs 2 sodu metienus. Pirmais lido grozā. Arī otru metienu Klaus realizē. Un minūtes pārtraukumu pieprasa Mārtiņš Gulbis, Barons kvartāls galvenais treneris.
Un tūlīt redzēsim, ko Mārtiņš Guls būs taktiski līdzis izdarījis saviem spēlētājiem. Kā rīkoties pēdējās spēles sekundēs. Un noteikumu pārkāpums. Bikšē nopelna piezīmi. Ļoti liela neapmierinātība izrāda ar esošo situāciju. Latvijas Universitātes galvenais treneris Artūrs Sots Rubens. Taču neskatoties uz to saules metra, centīsies palielināt rezultātu starpību. Pirmais metiens nav sekmīgs. Arī otrs metiens neaudo grozā, un bumbu izcīna Latvijas Universitāte. Un seko uzreiz noteikumu pārkāpums metram. Savam metram, 4. personiskā piezīme. Spēlēm maiņa Barons kvartāla. 4 sekundes palikuši līdz spēles pamatlaika beigām. Vairs tikai. Vēl viens spēlētājs maiņa Barons kvartālam. Atgriežas Andrejs Širkovs. Interesanti ir. Interesants maiņas notiek šobrīd laukumā. Ļoti taktiski savā starpā cīnās. Abu komandu galvenie treneri. Šeļakovs ir sūtīts laukumā Dāvis zonas vietā. Un Izsolds Bikša realizē abus metienus. Un minūtes pārtraukums Barons kvartāls komandai. Ļoti spraigas maču galoti. Daudz līdz galam neizprotam neloģiski notikumi šeit notiek. Bumba ne par ko negrib krist do mums labajā grozā. Tas arī apliecinājās tikko kā izpildītajos savu mēdu sodmetienos, kā rezultātā 2 punkti lidoja otrajā grozā, un rezultāta starpība ir tikus samazināta vairs tikai līdz 2 punktiem. 4 sekundes ir pietiekams laiks, lai Latvijas Universitāte pagūtu izpildīt metienu. Nu, vēl jau vairāk, gadījumā. Es jau esmu tā kā aizdomājies tālāk, kad uzreiz pēc bumbas iedīšanas spēlēs sekos noteikumu pārkāpums Latvijas Universitātes izpildījumā, un tā, ja pirmais metiens nav sekmīgs, tad Latvijas Universitātei pavisam noteikti ir vēl pa spēkam izpildīt pienācīgi 3 punktu metienu, un, kas zina, varbūt arī panāk izlīdzinājumu šajā spēlē. Pirmajā laukumā atgriež Barons kvartāls basketbolisti. Un bumbu laukumā jau vadīs saules metra. Dārgais, ļoti ātri uzsis sodu. Precīzāk 0,7 sekundes simtdaļās. Un seko maiņa Latvijas Universitātei. Žanis Pēners dodas laukumā, nomaina Rikards Zēbergu. Tikmēr Māris Gulbis ir stājies uz sodmetienu līnijas, lai izpildītu 2 sodmetienus. Redzēsim, kā Gulbim veiksies. Ļoti svarīgs pirmais sodmetiens. Un tas ir neprecīzi. Pagaidām notiek tieši tā, kā es minūtes pārtraukumā fantazēju. Pirmais meties nav sekmīgs, un neskatoties, ko otrais ir vai nav, Latvijas Universitāte ir vēl iespējas izpildīt metienu. Tomēr nē, Keinsē izcīna atlicošo bumbu. 1,9 sekundes atlikušas vispār laika beigām. Pavisam noteikti, ja šo bumbu būtu izcīnījuši studenti, tā būtu krietni lielāka iespēja pacīnīties vēl pa uzvaru šajā spēlē. Tomēr tā nenotika. Un tomēr arī Keins neiemet pirmo sodu metienu. 1,9 sekundes būs Latvijas Universitātei gadījumā, ja Keins iemet. Nezinu, vai Artūram Sockam Rubenim vēl palikuši minūtes pārtraukumu. Otrs metiens lido grozā, minūtes pārtraukumu nav. 1,9 sekundes. Strāzdiņš izpild metienu no centra. Tas
karš tīpa tomēr ir nesekmīgs. Un spēle noslēgusies ar rezultātu 73-70. Uzvar šajā spēlē izcīna Barons Kvartāls komanda. Paldies, ka bijāt kopā ar jums. Priecīgs visiem Ziemassvētkus. LBLO šogad nebeigsies. Vēl paredzēts spēles nedēļas otrajā pusē. Es no jums atvados un uz tikšanos kādā no nākošajām tiešraidēm. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu olu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 olus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Alderis – tradicionāls latviešu alus.